Katrā katoļu baznīcā, katrā dievnamā, katrā kapelā, ieejot, jūs redzēsiet krusta ceļu. Tās parasti ir 14, dažreiz arī 15 apstāšanās vietas, kas tiek iezīmēts ar krustu, ar Jēzus pēdējā ciešanu ceļa attēlojumu. Ir ļoti dažādi mākslinieces krusta ceļi, tie nav tikai baznīcās, tie var būt arī dabā. Īpaši aktuāli tie kļūst tad, kad mēs gatavojamies lieldienām. Lieldienas kā mūsu svarīgākās dzīves notikums, kas mūs dāvā pestīšanu, tas tiek sagatavots caur kluso ciešanu nedēļu un gavēņa laiku iezīmē krusta ceļa lūkšana kā tāda. Protams, visa kristīgā dzīve ir sekošana Kristum, bet tieši Jēzus ciešanu ceļš, par kur runā visa evaņģēlija, ir īpaši nozīmīgs, svarīgs, jo tur Jēzus atstāja savu garīgo testamentu. Un tieši tāpēc iet krusta ceļu, apcerēt Jēzus ciešanas, nozīmē sagatavot savu sirdi, lai augšām celtos, lai kopā ar Kristu svinētu mīlestības uzvaru par nāvi, par grēku, par ļaunumu. Un tāpēc iedrošinu draudzēs izmantot šo lūkšanu praktiski, individuāli vai iet kopā. Aicinu arī uz Vecrīgu, kad lielajā piekdienā, ne tikai Vecrīgā, bet daudzās pilsētās draudzes ies ekumenisku krusta ceļu vai ies savā baznīcā. Mēs arī godinām, ar cieņu atceramies Kristus ciešanas. Šajā dienā mēs noskūpstam krustu, mēs apzināmies, ka tieši caur viņa ciešanām mums ir dāvāta pestīšana. Tāpēc tā ir ļoti sena lūkšana. Jau no 4. 5. gadsimta mēs zinām, ka cilvēki ir devušies uz Svēto zemi, lai Jeruzalemes pilsētā apcerētu Jēzus cāpju ceļu, lai viņš tādā veidā īstenotu savu misiju, mirstot pie krusta, tiekot guldīts kapā, un arī tieši tā kļūst par augšām celšanās, par Kristus uzvaras vietu. Tāpēc iet ar Kristu kopīgā ceļā, mirt kopā ar Kristu, lai augšām celtos jaunai dzīvei. Un šīs apstāšanās, šie notikumi, par kuriem mēs lasām evaņģēlijā, dod mums iespēju pārdomāt, ko Jēzus atvadoties saka saviem mācekļiem, satiekot svētās sievietes, satiekot kunga savu māti, satiekot Kirēnas Sīmani, kādā veidā viņš iesaista cilvēkus, lai arī pat pēdējos savas dzīves brīžos šīs zemes dzīvē viņš tādā veidā turpinātu pestīšanas vēsti, kas aktualizējās tieši savu krusta ceļa lūkšanu. Svētajam tēvam, pāvestam Franciskam, tā ir dārga lūkšana, tāpēc viņš ar to turpina. Arī šogad tā būs Kolizejā, un, kā mēs redzam, katru gadu dažādas cilvēku grupas gatavo krusta ceļa lūkšanas, krusta ceļa apceres. Tas nav tikai vienkārši Svēto rakstu lasījums, bet šie vārdi tiek iemiesoti dzīvē, notikumos, lai aktualizētu to vēsti, tos vārdus, ko Kristus mums ir sacījis un atstājis. Krustaceļa lūkšana, pateicoties franciskāņiem, tieši no Svētās zemes vēlāk ienāca visā katoliskajā baznīcā, bet jau mēs skatāmies uz Konstantina lielā māti, Svēto Helēnu, kas vēlējās uzmeklēt krustu, kas vēlējās, lai tā būtu relikvija, lai tā patiešām būtu kā pestīšanas zīme, kurai mēs pateicamies, jo tieši caur krustu mums ir dāvāta pestīšana. Un krusts kļūst kā dzīvības koks. Un tieši mēs ejam šo, ja tā var teikt, pārveidošanās procesu kopā ar Kristu, pavadot viņu ciešanās, jo zinām, ka mācekļi nebija toreiz uzdevuma augstumos, bet mēs cenšamies iet Kristus ciešanās, pavadīt Kristu, būt kopā ar viņu un arī to viņa garīgo mantojumu paturēt savā sirdī.